Es parādīšu to leduskapja problēmu kemperī, ar kuru es netieku galā. Tā, skatāmies, tagad patēriņš pa 220 voltiem ir 26-27 vati. Eju pie leduskapja un ieslēdzu leduskapi uz 220 voltiem, jo invertors strādā, ieslēdzu, uz 220 voltiem ieslēdzu. Skatāmies, kas ar patēriņu. Patēriņš 185 vati. Viss normāli, it kā tad pa 220 vatiem tērē. Bet kas notiek? Sāk mirgot šī te kļūdas lampiņa. To kļūdu nomest es nevaru. Viņa tik un tā mirgo. Bet šādā te režīmā pie 220 voltiem ar visu mirgojošo tā nepīkst vairāk. Viņš tagad visu laiku mirgos. Viņš tik un tā strādās. Paies kāds brītiņš un saldētavā temperatūra nokritīsies līdz kādiem -15 grādiem, tā kā viss normāli. Bet tas notiek tikai pie 220 voltiem. Ja es pārēju uz akumulātoru, tā mirgošana nav. Ja es pārēju uz gāzi, iedegsies gāze, viņš strādās, viss kārtībā. Bet, ja ejam uz 220 voltiem, pēc kāda, atkal pīkst kļūdas paziņojums. Nu, tagad te ir plus 12, bet viņš drīz nolaidīsies uz leju. Un patēriņš 200, kaut kur 200-180 vati. Nezinu, es netieku galā ar šo te kļūdu. Ja skaidri zinātu, ka kļūda ir tajā vadības blokā, piemēram, viņš internetā ir dabonams kāda 150 eiro, viņš maksātu, viņu varētu nomainīt, bet man nav ne jausmas, vai tiešām viņš ir vainīgs. Vai tas sildelements varbūt tur nav tāds, kā vajag, bet tomēr viņš strādā, nezinu, nemāku. Vai Latvijā ir kāds meistars, kas saprot no šādām te leduskapa problēmām? Pagāja apmēram stunda, es te sēžu mājās pie datora un var redzēt, ka saldētavas temperatūra jau nokritusies uz -4 grādi. Ko mēs vēl redzam? Patēriņš pa 220 voltiem ir apmēram 180-190 vati, ko leduskapis tērē. Dotajā brīdī viņš atkal pieslēdzies pie sadales tīkla, nedaudz ņem no tīkla, tāpēc no akumulātora gandrīz nekas. Tā kā, un ja aizstājas ar šo te ciet, arī te var redzēt, ka saldētavas temperatūra jau tagad ir -4,1. Temperatūra kemperī, kur elektronika visai 13,5 grādi. Leduskapis tērē. Tad leduskapis pa 220 voltiem tērē, temperatūra krītās, tas kļūdas paziņojums droši vien tur joprojām mirgo.